Pieslēgsimies pie tā. Tiem, kas nāk, tikko jāapsēžamies ērti, forši, pirmoreiz meditējam, vienkārši izbaudam, lai kas ar mums notiek, vienkārši izbaudam. Liekam kreiso rociņu klēpītīm. Šitā te vienkārši uz klēpītīm mierīgi un labo uz augšu ceļam dziļi ieelpa. Ar īkšķīt aiztaisam labu nāstu ciet un caur kreiso izelpojam. Ieelpa caur kreiso. Aiztaisam ciet, izelpa caur labo. Ieelpa caur labo. Aiztaisam ciet, izelpa caur kreiso. Ieelpa caur kreiso. Izelpa caur labo nāsi. Turpinam savā ritmā, mēs tādas kādas 2-3 minūtiņas. Darīsim tā. Par vienu nāsi ieelpu, otru izelpu. Tas mums līdzsvaro abas puses ķermenī. Iņu un jāņu, sievišķo, vīrišķo, aktīvo, pasīvo un iestājas parasti tāds foršs mieriņš. Tā kā izbaudam. Kāds 2-3 minūtiņas paši savā nonavā. Pavērojam, vai mūsu mugura ir taisna, vai neesam sakumpuši uz priekšu, kāda mums ir sajūta. Vēl pēdējās 5 elpiņas, un tad izelposiet caur kreiso nāsi un nolaidīsiet rociņu vienkārši klēpī mierīgi, forši ar plaukstiņu uz augšu. Un pavērosim, kā mums ir šodien mūsu ķermenī. Kuras ķermeņa daļas jūtās pavisam labi, brīvi, veseli, labsajūtām. Kas mums varbūt mazliet tā kā velk, stiepj vai nogurs ķermenī. Pievēršam tam uzmanību un samīļojam tās vietas. Aizsūtam skaistu enerģiju no veselās ķermeņa daļas uz šo, kas varbūt mazliet, kurai pietrūkst, kurai vajag kādu papildus mīļumu. Tā mēs savu ķermeni apmīļojuši, labsajūtām, dodamies ceļojumā. Ar tādu jautājumu, kā es šodien sevi varu stiprināt. Kā es varu vairāk iesakņoties, kļūt stabilāka. Tā kā es sajūtu ar abām kājām stāvot stingri uz zemes, kā es tā varu stāvēt savās domās, savās rīcībās, savā iekšējā sajūtā. Kā man tas izdotos? Šos jautājumus ir kvalitatīvie jautājumi, ko jautāt, un mēs šajā meditācijas brīdī dodam sev iespēju atbildēji
sadzirdēt atbildi. Kā es šodien varu sevi stiprināt? Kā es varu sajusties līdzsvarā? Kā es varu sajusties stabili? Kā es varu sevi stiprināt? Kā es varu līdzsvarot? Kā es varu sajusties stabili? Un šeit tālāk es vairāk teikšu afirmācijas, un afirmācijas ir tāds kaut kas, ko mēs klausamies un sakam sev, un jo vairāk mēs to sev atgādinām, jo vairāk mēs tā kļūstam. Es jūtos labi. Un mēs varam pat, ja jums ir vietiņa, kur teikt, ja apkārt viens netraucē, varam skaļi teikt, es jūtos labi. Un tad sajust to sajūtu, kāds ir, es jūtos labi. Es jūtos spēcīga. Es jūtu, kā mans ķermenis mani atbalsta. Tas strādā manā labā, mans ķermeņa templis ir stiprs, veselīgs. Tas man palīdz darīt lietas, ko es esmu iecerējis šajā dzīvē darīt. Es jūtos mīlēta. Mīlēt vispirms jau pati no sevis. Es izturos labi pret sevi. Katra mana rīcība, katrs mans lēmums, katrs nodoms, ko es vēlos darīt, ir kā mīlestības izpausme man pašai pret sevi. Es pievēršu uzmanību savām emocijām, es iepazīstu savu sajūtu un emociju pasauli un atpazīstu, kā es jūtos. Es atpazīstu, ko man vajag. Es iepazīstu sevi. Un man tas izdodas. Es esmu apmierināta ar sevi. Un pietiek. Es atļauju sev vienkārši būt. Es atļauju sev atpūsties, es atļauju sev priecāties, es atļauju sev vienkārši būt. Es atļauju sev mīlēt, lutināt, lolot. Es esmu sev vislabākā draudzene. Un ar šo domu es esmu sev vislabākā draudzene, draugs. Kādu mēs šo dienu veidotu? Ko mēs savai labākajai draudzenei, draugam liktu darīt? Un ko mēs neliktu? Iziem cauri saviem dienas nodomiem, ko mēs esam ieplānojuši. Un paskatāmies no tāda skatu punkta, vai es teiktu savai draudzenei vai draugam, lai to dara vai nē. Un ja atbildi ir nē, tad izvērtējam, vai mums varbūt jāpamaina savas dienas plāns. Lēnām, apdomīgi, ar mīlestību pret sevi.
mierīgi izejam cauri tai dienai, pastamies savas nodomus un pajautājam, vai savam labākajam draugam vai draudzenei mēs arī liktu to darīt, ko mēs šodien visi esam saplānojuši. Un ja nē, kā mēs atrunātu, vai uz ko mēs pierunātu darīt. Un tad vēl pēdējos sev apliecinājums izteiksim, es šodien sev atļaušu būt. Šodien tā diena, kad es sev nepārmetu, kad vainas izjūtu, es nomainu ar atļaušanu, ar priecāšanos, ar saticību pašai ar sevi. Es esmu līdzsvarā, savā stiprumā, savā dziļajā būtībā, kas ir tīra, skaista mīlestība. Saliekam rociņas uz sirsniņas. Pateicībā sev pirmkārt jau par to, kad paldies man, kad es atradu sev laiku, lai šeit būtu, lai meditētu. Paldies, kad es uzdrīkstējos, kad es ticēju, ka man sanāks. Paldies par to, ka man ir laiks un iespēja un gribas spēks šeit būt. Paldies, ka man tik daudz ir dots. Varam vēl pielikt klāt kādas pateicības, par ko mums gribas pateikt paldies, ko mēs novērtējam. Paldies, ka man ir iespēja būt. Un paldies jums visiem, kas kopā meditē. Varam kopīgi viens otram paldies pateikt. Iedomājamies visi, kas šeit esam šajā brīdī, saslēgušies, meditējuši. Vienkārši tāds viens otram paldies. Jo kopā mēs veidojam tādu skaistu, enerģētisku labsajūtu viens otram. Kad meditējam, mēs noteikti izplašamies lielāk, varenāk, spēcīgāk. Mums tā forši izdodās. Paldies visiem, kas meditēja kopā, tie, kas varbūt ienāca vēlāk apskatīties atkārtojumu. Pāsam vēl tādā mierā, foršumā, skaistumā ar sevi. Paldies, ka jūs esat šeit. Varam pabaudīt vēl mūziku, klusumu, visu, ko vēlamies. Ja kaut kas ir tāds, kas atnāca meditācijā, ko gribās pierakstīt, ņemam savus. Paldies tev, Inga, ka tu esi jau no paša rītā, kad kopā pierakstam, sev kladītēs, jo tās idejas ceļos meditācijas mums atverās, tās kaut kas mēs vēlāk kaut kur mums var aizmirsties, un tās tāds skaists, parasti kaut kas tāds ir dziļš notiek. Paldies, ka jūs esat, jo man tad ir iespēja dalīties. Un tas ir liels spēks.